Par beņķa pozīciju ir ļoti vienkārši. Ja braucam halē, viennozīmīgi sēžam uz priekšu, jo tur ir lēns ātrums un tam kartingam vajag visu laiku iet uz priekšu un viņam jābūt brīvam aizmugurē. Šeit pirmie 5 apli mēs varam sēdēt uz aizmuguri, tāpēc, ka kamēr iepa nav iesalus, viņš jūtās brīvi un viņš tā ar to mazo slidoņu no līkumiem ceļ ārā brīvi. Pēc 5. apļa, kad sāk turēties tas kartings, piemēram, ar manu svaru es jūtu, ka viņš vairs negrib celt ārā un tāpēc es bīdos uz priekšu. Un tur šeit to izjust daudz nevar, jo nav tik būtiski, bet tādā halē ir ļoti būtiski tāda pozīcija. Es šeit, ja arī halē sēžu tikai uz priekšu. Cik vienmēr. Vai tas nav tā, ka ja sēžu uz aizmuguri labāk? Katram kartingam ir savādāks balans, arī šitiem, tāpat kā arī trīniekiem. Priekšstum vairāk nekā aizmuguri, viņš ir nenormāli smags ar to lielo dzelzi aizmugurē un nav tā, ka viņš... Ja tu ir pilna gāze līkumā, loģiski tev ies priekš taisni. Jo viens bija uzdevis jautājumu, kāpēc nospiežot gāzi parādās saķere. Manā uzskatā tas ir pilnīgi otrādi. Atlaižot gāzi parādās saķere, tu iegriez līkumā un spied atkal gāzi. Kaut kā tā? Nu jā. Tad vēl jautājums Kasparam Ritamam bija par to ķermeņa locīšanu līdzi, nav jālocās, ir jālocās. Tad, kad mēs ejam pirms līkuma un atlaižam gāzi vai bremzējam, kad mēs griežam stūri, loģiski, ja līkums iet pa kreisi, mēs liecamies uz labo priekšējo riteni, lai mēs ātrāk dabūtu to kartingtenī līkumā iekšā. Tas ir viens moments. Hop, un tālāk. Tas ir... Pa slapjo ir savādāk. Tu ej ar savu ķermeni līdzi uz pretējo pusi visnotaļ. Tad tas ir tagad līkums pa kreisi un tad mēs... Tu ej pa labi. Tieši tā. Tie, kas ir no motošosejas, no motocikliem un iet līdz pagriezienam, viens mirklis pakaļ ir šķērs un viņš paliek. Tas ir pretēji pagriezienam. Slapjā, kas ir? Sausajā ir tā, ka tev vajag tikai dabūt to pirmo momentu. Uz priekšējo labo riteni, ja ir kreisais pagrieziens, uz kreiso priekšējo riteni, ja ir labais pagrieziens. Slapjā ir savādāk. Tur ir viss ķermenim jāiet līdzi, lai tu dabūtu to gripu saucam vairāk nekā otrāk. Tas austrēs braucot nav jāgi, vai... Nav jāgi nekā. Tas pirmais moments, tu sēdi beņķī, ja ir tiks līdz tādam līmenim, iesācējiem to stāstīt vai nestāstīt, tur liels jēgas nav, bet ja ir jau kaut kāds tāds līmenis, ka tu brauc un griez un baļājums slīd, tad tā kaut vai ar inerci, atlaižot gāzi, protams, jo ja tu ies ar pilnu gāzi, stums viennozīmīgi to ko. Aizmuguri stum priekšu, tā es varu pateikt. Atlaižot, viņš uzreiz iegriežas. Kā ir, tu ej parabolā iekšā, tāpat tu liekas ķermeni pretēji? Tikai pretēji. Nē, tas jā, bet es tikai uz priekšēju. Es eju tikai uz priekšēju. Tu ej tikai uz priekšēju. Man aizmuguri nav vajadzīgi, lai es ieietu līkumā. Tad, kad jau tu esi līkuma vidū, tu vari iet uz visu ķermeni, tad strādā abas puses. Bet tieši iegriešanā tev pakaļ nav vajadzīgi. Ja tu iesi tā, viņi tev atvieglina to priekšu un viņi vēl vairāk sāk stumt. Tev vajag tieši tikai priekšā riteni. Es esmu atskatījies dažādas līmeņus. Pirmkārt, kad bremzēm stūrē jābūt taisnī. Ir tādi meistari, kuri grib iet līkumā ar bremzēm, un tad sanāk visi joki. Jo es vispār cenšos izmantot mazāk bremzes, jo es nevaru nokontrolēt līkumu vidēju ātrumu. Es labāk atlaižu un ripinu bez bremzēm, bez gāzes, un atkal, ja ir man pa maz, es atkal piespiežu un atkal atlaižu, atkal piespiežu. Ķeru to maksimumu. Tikko kā es nobremzēju un sāku kurināt, es zinu, kad ir pa lēnu. Es labāk ripinu, dodu viņam brīvi, viņš ripo, un tu nezaudē neko. Tikko kā pieskaries bremzēm, viņas vajadzīgas, protams, divās vietās šī trasē, vairāk viņas nav vajadzīgas. Grūti ir nokontrolēt vidējo ātrumu līkumu. Visvieglāk ir ar gāzi, atlaid, nospied, nekad nekļūdīs. Tagad parasti sāk piedalīties sacensībās un grib ātrāk braukt, tad es nezinu, cik es esmu novērojis, tad pirmais, ko gribās braukt kaut ātri, lidot tai līkumā. To es nepateicu, tā ir arī, var teikt, pirmā vai lielākā kļūda, ielidojot lielā ātrumā līkumā, līkuma vidū, tev tas kartings viennozīmīgi ir jāsagriež tā, lai tu tik no tā līkuma ārā. Kartings stūrei pēc iespējas ir jābūt visu laiku taisnē, jo tikko kā tu pieskaries stūrei, kartings bremzējas momentā. Visu laiku tā arī tā ideālā trajektorija ir tāda izvēlēta, lai iespējams mazāk grozīt stūri.
vejlīkumā, iegriez, atlaid ar tādu domu, lai kartiņas visu laiku ir, kā pateikt, pareizi ceļ. Tas motors ceļ, nevis gurst. Ja tu ej to līkumu, puslīkumu, sagriez stūri, viņš ģīps nost, ir jāmaina trajektorija, ir jābrauc drusku vēl tālāk pirms līkuma, jāiegriež un jāiet tā, lai tas laiks stūri ir perfekti taisni, lai nav viņam pretstāt. Visstrākāk ir, kad cilvēks baigi daudz groz to stūri un tur viņu slodzē to motoru, kurš tā jau neiet. Tikko viņi tev ir sagriezt, tas ir tas pats, kā tu esi noskaidrs brēņus. Tev ir visu laiku iespējams jābūt taisnai stūrē, lai viņš ceļ. Tāpēc tā trajektorija tāda, ka tu kaut vai parastā 90-niekā, ja tu iesi līdz vidum ar sagriezt stūri, tas ir garām. Tev vajag tikai iegriezt, un tu jau redzi izēju, un tu brauc to izēju. Startā, protams, gaida sitienu, jo tas ir visvairāk pārunātā lieta jums pēc brauciena, kad viņš ir izsits, un tas ir pa startu iet runa. Tur nokontrolēt nevar, tāpat kā arī šeit īrniekos, tāpat kā arī īstās sacensībās, vienkārši gaida to sitienu, ka viņš būs. Ja neuzsitīs aiz tevīm, uzsitīs tas viņu, un tu tāpat trāpīsies vagonu priekšā. Vislabākais ir nevis kaut kur dabūt kartiņas, piemēram, ja tu sēdi astē un tur vairs nav vietas, tad arī paliec tenī astē, nelien ārā. Jo, ja tu dabūni sitienu, tad lidos priekšējais projām. Tad ķēdes reakcija, un tad visi paliek vietā. Ja visi ir izratojušies tā, ka tas ir vislielākā kļūda. Vienkārši gaidi to sitienu, pa piesakšanām, tas būs ilgi jāsaka, kā kur jāsaka, kā